Matemātikas izaicinājums 32. diena. Sadalīšana reizinātājos, izmantojot saīsinātās reizināšanas formulas. Dažkārt sadalīt reizinātājos nesanāk pat grupējot. Piemēram, lai sadalītu reizinātājos izteiksmi x kvadratā plus 4x plus 4, jāzina, ka 4x ir jāraksta kā 2x plus 2x, un tikai tad varēs sagrupēt. Vēl trakāk izteiksmē x kvadratā mīnus 9 būtu jāzina, ka pie tās vēl jāpieraksta plus 3x mīnus 3x, lai to varētu sagrupēt. Bet kā to vispār zināt, ja tu tikai neesi skolotājs, kas izdomāja šos piemērus? Šeit nu pienāk tas brīdis, ka saīsinātās reizināšanas formulas var apgriezt otrādi un izmantot sadalīšanai reizinātājos. Tas nav grūti, bet, lai to panāktu, tev ir jāiemācās redzēt izteiksmēs tāda pati struktūra kā formulās. Piemēram, ja mums liekas, ka x kvadratā plus 4x plus 4 ir aizdomīgi līdzīgs formulai a kvadratā plus 2ab plus b kvadratā, vajag to uzrakstīt tā, lai būtu redzama tā struktūra. Mūsu gadījumā tas būtu x kvadratā plus 2 reiz x reiz 2 plus 2 kvadratā. Tagad mēs varam redzēt, ka struktūra tik tiešām ir tāda pati kā formulā. Turklāt redzam arī, ka a ir x un b ir 2. Tas nozīmē, ka pēc formulas uzreiz var pateikt, ka šī izteiksme būs vienāda ar x plus 2 kvadratā. Vēl viens piemērs. X kvadratā mīnus 9 ir aizdomīgi līdzīgs formulai a kvadratā mīnus b kvadratā. Uzrakstīsim to tā, lai redzētu struktūru, un sanāks x kvadratā mīnus 3 kvadratā. Redzam, ka struktūra atbilst, turklāt a ir x un b ir 3, un tas nozīmē, ka varam rakstīt x plus 3 reiz x mīnus 3. Pamēģini tagad tikt galā ar šiem piemēriem un savas atbildes kā parasti raksti komentāros.